Sveiki, zooteikas skatītāji! Es esmu Sandris Ādminis, zooteikas veidotājs, Latvijas galvenais zootekārs un laikam jau arī pasaules galvenais zootekārs. Uh, Šoreiz vēlējos pastāstīt jums tādu kopsavilkumu par pozitīvajām dzīvnieku aizsardzības ziņām no 2024. gada, jeb labas zooziņas, par visdažādākajām tēmām, gan no Latvijas, gan Eiropas, gan pasaules, par dažādu sugu dzīvniekiem. Un, manuprāt, tas ir patiešām svarīgi pievērst vairāk uzmanību pozitīvajiem jaunumiem, notikumiem, um, nu, lai veicinātu, la, kā to nosaukt, Nā. Lai veicinātu optimistiskāku skatījumu uz pasauli starp dzīvnieku draugiem, dzīvnieku aizstāvjiem, jo ir tik ļoti daudz dažādu satraucošu ziņu notikumu, gan plašā mērogā, gan individuāli. Un pateicoties tam, ka vienkārši tik ārkārtīgi viegli ir informācijas ceļot, ja kaut kur kaut kas notiek pasaulē un kāds to uzfilmē, nofilmē, nofotografē. Tad pāris mirkļos tas ir jau zināms neskaitāmiem citiem cilvēkiem. Un tāpēc arī, diemžēl, visādi negatīvie notikumi sasniedz mūs daudz biežāk. Un, manuprāt, tādēļ ir vērts apzināti pievērst uzmanību vairāk patīkamām, uzmundrinošām ziņām, optimismu veicinošām. Jo tiešām nav tā, ka viss ir slikti, kā ir iegājies tāds teiciens, vai ne? Kā joks, protams, ironisks, bet viss nav slikti. Un ir svarīgi pamanīt labo, arī pastāstīt viens otram labo, kaut vai tāpēc vien, lai mēs paši būtu spējīgi funkcionēt. Jo, ja mēs ļautos visam negatīviem, nomācošajam, es domāju, ļoti ātri mēs zaudētu savu kaut kādu dzīves sparu, prieku un vēlmi jebko darīt. Nu, savā ziņā to var saukt par pragmatisku optimismu, ar domu, ka tas optimisms ir drusku tāds pievilkts klāt, apzināti būvēts un stiprināts. Nu, jā, savā ziņā rozā brieles, kas izceļ patīkamo un varbūt salīdzinoši mazāk pievērš uzmanību nepatīkamajam, bet manuprāt, tas ir ļoti svarīgi tajā pragmatiskajā nozīmē, ka ja es gribu būt dzīvnieku aizstāvis un ja jūs gribat lai jūsu rīcība nāk par labu, vienalga kādai jums svarīgai tēmai, manuprāt, tas optimisms ir pragmatisks, noderīgs, tas veicina efektivitāti. Un, jā, savā ziņā stūrgalvīgs, tāpat kā šīs attēlā redzamās brilles, tādā ziņā, ka, lai cik slikti arī nebūtu, es tomēr centīšos saskatīt to vienu iespēju vai vairākas iespējas, kā tomēr es to situāciju varu vērst par labu. Un līdzīgi arī visādās, teiksim, dabas aizsardzības tēmās vai sugu izzušanas vai klimata pārmaiņu lietās. Jā, daudz ko mēs vairs nevaram atgriezt un salabot, bet mēs varam piebremzēt to negatīvo izpausmju lavīnu, mēs varam samazināt, piebremzēt, uzlikt šķēršļus priekšā tām nepatīkamajām pārmaiņām. Un vienmēr tādā ziņā ir iemesls saglabāt kaut nedaudz optimismu, lai mazāk nepatīkams būtu tās sakas. Es te jau sāku iet uz riņķi, es ceru, ka jūs sapratāt manu domu. Varat arī par to izteikties komentāros. Man liekas, tas ir ļoti, ļoti interesants jautājums par to, ka mums nevajadzētu pārāk sajiet tādā rozā brīļu pozitīvajā psiholoģijā, kas, man liekas, mēdz būt tāds slidens pieejams, ka mēs varam pievērt acis uz kaut kādām svarīgām, tumšajām, nepatīkamajām tēmām, tikai pievēršot uzmanību jaukajām. Man liekas, tur ir jābūt piesardzīgiem, bet tajā, kā mēs, teiksim, izvēlamies savus informācijas avotus, kā mēs izvēlamies veidus, kā pavadīt laiku ar kādiem cilvēkiem, ar kāda veida ziņu kanāliem. Tas, man liekas, ir ārkārtīgi svarīgi. Un tāpēc es arī zootēkas saturu gan Facebook, gan citur cenšos nemitīgi tomēr apzināti veidot tādu, kas ir daudzveidīgs, kas ir arī patīkams. Jo ir ļoti viegli, man būtu ļoti viegli piepildīt katras dienas ziņas ar nepatīkamām, satraucošām, nomācošām ziņām, jaunumiem, bet es domāju, ka ļoti maz cilvēku būtu ar pietiekamu enerģiju, lai sekot līdzi lielam negāciju daudzumam. Un tāpēc reizēm man nākas bezmaz pārspīlēt, ielikt kaut ko jauku, pūkainu, patīkamu. Tīri, lai daudzveidīgotu to saturu un lai nebūtu tikai bēdīgās ziņas. Lai nu kā, jā, manuprāt, neskatoties to, ka ir visādas šaizes, škrobes un skādes un
satraucošas lietas pasaulē, ir nepieciešams parūpēties par sevi, pievēršot uzmanību pozitīviem, un par to arī šodien stāsts, ko es sāku ar tādu, tā saktu, atrunu eglīti. Atruna, nu, nevis tai nozīmē, ka kaut kāda taisnošanās, bet, nu, jā, angļu valodā disclaimer, vai kā to nosaukt, nu, Uh, stāsts, ko jūs dzirdēsiet, redzēsiet, nav pavisam vienkāršs, nav pašsaprotams. Tas tomēr ir subjektīvas, manas izvēles, personisks skatījums, savā ziņā nejauši. Piemēram, šo te eglīti es uztaisīju tā pus pa jokam, tāpēc arī pirmais jautājums, kas ir tāds. Man vienkārši vajadzēja, lai viņi veidojās trīsstūrīgi. Kas ir, nu, es ar to domāju, kas tad reāli ir noticis, par ko es esmu uzzinājis, varbūt es esmu kaut ko palaidis garām. Kas tad ir tajā manā redzes lokā, manā ziņu lentā vai mēdījos, ko es patērēju, ko man draugi, paziņas un zootēkas lapas atbalstītāji, sekotāji atsūta. Es esmu noteikti daudz ko palaidis garām. Tas ir viens, kas ir labs. Daudz kas, manuprāt, kas notiek pasaulē ar dzīvniekiem, var būt uzlūkots no atšķirīgiem skatu punktiem. Kādam tas liekas kaut kas pozitīvs, kādam tas absolūti neliekas pozitīvs. Tā kā arī tās ir mans subjektīvā izvēle. Kas skaitās šogad? Vairākas no ziņām, ko es pieminēšu, un arī citas, ir tādas, kas iet vairāku gadu garumā, vai nu notiek kaut kādas pilsoņu iniciatīvas, petīcijas, kuras savāc vajadzīgo balsu skaitu, un pēc tam tiek virzītas parlamentā un apstiprinātas, pēc tam tiek pieņemts likums, kas to īsteno, ievieš sabiedrībā. Nu, kas īsti skaitās šogad, kurš ir tas pieturpunkts, tas tā neskaidri. Daudz no ziņām ir par to, ka ir pieņemta apņemšanās kaut ko izdarīt nākamā gada laikā. Līdz ar to tas ir drusku tāds neskaidrs kritērijs, kas tad ir šogad, 24. gadā. Kas skaitās dzīvnieki ar domu, ka jā, nu, arī kukaiņi ir dzīvnieki, arī bezmugurkaulnieki, ne tikai zīdītājiem putni ir dzīvnieki. Bet, nu, es teiksim, arī pastāstīšu par astoņkājiem vienu ziņu, par kukaiņiem. Nē, bet, nu, ja es būtu pamanījis kādu labu ziņu saistībā ar to, es droši vien arī būtu iekļāvis. Un, jā, kā stāstīt iedzīgā kārtībā, es nezinu, man neradās nekāda skaidra struktūra, tāpēc arī, teiksim, es ļāvos improvizēšanai ar dažiem tādiem, nezinu, highlightiem, izcēlumiem un noslēgumā drusku kaut ko personiskāk par to, kas manā zooteikas darbā, manā personiskajā pieejā dzīvnieku aizsardzībā ir bijuši tādi pozitīvie sasniegumi. Bet jā, pats pirmais, manuprāt, varētu būt arī svarīgākais notikums Eiropā, nu, vismaz simboliski, vismaz ilgtermiņā skatoties, ir tas, ka beidzot ir īpašs amats Eiropas Savienībā dzīvnieku aizsardzība ir iekļauta jauna komisāra amata nosaukumā. Angliski tas saucās Commissioner for Health and Animal Welfare, jeb veselības un dzīvnieku labklājības komisārs. Pirmais šo amatu pilda Ungāru jurists un diplomāts Olivers Varhelī. Viņš gan nav baigi augsti novērtēts pašlaik, nu, tādās komentāru līmenī, lasot par to, ko varētu sagaidīt no šī politika, ņemot vērā viņa iepriekšējās izpausmes un tā tālāk. Bet, nu, tomēr, teiksim, Eurogroup for Animals organizācija, nu, katrā ziņā slavē šo vispār faktu kā tādu, ka jā, beidzot ir kaut kas drusku līdzīgs dzīvnieku tiesību sargam Eiropā, lai gan jā, šis amats, kā jau jūs redzat, ietver arī veselību un dzīvnieku labklājību, līdzīgi kā pārtiks veterinārais dienests Latvijā, iekļauj gan vienu, gan otru. Bet, nu jā, tā cerība ir, ka tas palīdzēs prioritarizēt dzīvnieku aizsardzības jautājumus Eiropā un cerams, arī atbilstoši Eiropas pilsoņu interesēm. Kādas ir tās intereses? Tāds nesenais Eirobarometra sabiedriskās domas pētījums, kur, ja nemaldos, vairāki tūkstoši tika aptaujāti, un no tā tika vispārināti secināts, ka lielākai daļai Eiropas iedzīvotāji rūp dzīvnieku labturība, labklājība. Viņi uzskata, ka tas ir jāpilnveido, jāuzlabo. Tā skaitā ir jāievēro visādas etiskās prasības, kas savā ziņā pašsaprotami ir arī jāuzlabo dzīvnieku labturība apstākļi kautuvēs, lai gan viņi no šīm vietām ārā neiznāks. Tomēr cilvēkiem ir svarīgi, kā tas tur notiek. 83% uzskata, ka ir jāierobežo dzīvnieku transportēšanas laiks, jeb visticamāk tas attiecās gan uz starp valstu eksportu, kad pārvadā, teiksim, govis no vienas valsts uz otru vai aitas cūkas. Bet arī dažu valstu iekšienē valstis mēdz būt tik milzīgas, ka
lai aizvestu veselu baru ar dzīvniekiem lielajā fūrē, tas var paprasīt ļoti daudz stundas un varbūt pat dienas. Un diez vai tas ir kaut kas labs dzīvnieku pašsajūtai. Lielākā daļa, 57% Eiropas iedzīvotāji arī uzskata, ka kažokāda ražošana Eiropas Savienībā jāaizliedz, un diezgan daudz, 75% uzskata, ka ir jāizbeidz dzīvu cēlīšu samalšana, kas ir mūsdienu standarts olu ražošanas industrijā. Tā kā, ja to visu jaunais tiesības sargs ņems vērā un pamazām centīsies virzīt, īstenot, nu, tas tiešām ir, kā to nosaukt, angliski dream come true, jā, nu, tā kā sapnis piepildījies. Protams, šajā attēlā redzamais vērsis ir mākslīgā intelekta zīmēts attēls, kādus redzēsiet vēl arī tālāk. Es esmu drusku ar to paspēlējies. Reizēm komiski sanāk, reizēm ļoti iederīgi tas komiskums. Bet no Latvijas, manuprāt, tāda augstākā līmeņa ziņa un varbūt arī svarīgākā aizajošajā gadā bija tas, ka Latvijas Republikas Satversmes tiesa noraidīja zvēraudzētāju vairāku zvēraudzēšanas uzņēmumu prasību atcelt Saeimas lēmumu slēgt kažokādu industriju no 28. gada, kas notika arī samērā nesen. Tātad Latvija pievienojās valstīm, kurās kažokādu industrija vairs nav morāli un likumiski pieņemama, un kažokādu ražotāji to apstrīdēja, būtībā pamatojot ar domu, ka tiek ierobežotas viņu satversmē noteiktās tiesības uz īpašumu, rīkoties ar savu īpašumu, un jā, gan ūdeles, gan lapsas, tāpat kā jebkuri citi dzīvnieki, ir ražotāju īpašums. Un šajā gadījumā, ja neļauj viņiem šos dzīvniekus audzēt, nonāvēt kažokādām, nu, skaidrs, ka tas ir iemesls viņiem sūdzēties. Bet Satversmes tiesa šīs prasības noraidīja, kā jau es esmu uzrakstījis. Pamatojot ar to, ka tas ir šis aizliegums pieņemts, aizsargājot sabiedrības likumību, ja droši vien morālās vērtības, labklājību, kā arī citu cilvēku tiesības. Tas laikam bija ar domu, ka, teiksim, kažokādu fabriku zvēraudzētāju apkārtnē mēdz būt milzīgas smakas, milzīgi mušu mākoņi, par ko arī medijos vairāk kārt ir bijušas ziņas, ka, teiksim, tuvējā ciemā pat bērndārs tika slēgts uz kādu laiku, ja nemaldos, vai skola, laikam bērndārs, jā, tāpēc, ka bija tik ārkārtīgi daudz mušas savairojušās dēļ zvēraudzētājus, jo tur šiem dzīvniekiem baro gaļas subproduktus tādās putrās, un tur ir ļoti viegli savairoties mušām. Tā kā tas arī ir saistīts ar cilvēku ar tiesībām uz patīkamu, labvēlīgu vidi. Un Satversmes tiesa arī savā spriedumā uzsvēra, ka dzīvnieku kā jutīgu būtņu pasargāšana no nevajadzīgām ciešanām ir demokrātiska sabiedrības vērtība, un mūsdienu sabiedrībā ir ētisks pienākums nodrošināt dzīvnieku labturību un aizsardzību. Un tā ir atsauce uz Latvijas Republikas dzīvnieku aizsardzības likuma ievadu, jeb preambulu, kas ir tāds, es praktiski katrā lekcijā to pieminu, jo, manuprāt, tas ir ārkārtīgi interesants piemērs un vērtīgs ilgtermiņā elements dzīvnieku aizsardzībā, ka šie trīs teikumi iezīmē likuma garu. Pat ja likums vispārējais ar visiem pantiem par to, kas ir atļauts, kas nav atļauts pret dzīvniekiem, pat ja tur nav kaut kas iekļauts šobrīd sabiedrībā aktuāls, tad, teiksim, kad tas nonāk jautājums līdz tiesai, tad būtībā šie ievada teikumi ir kā vadmotīvs, kā norāde, kādā virzienā mums vajadzētu domāt, lai tas likums nemitīgi būtu saskaņā ar sākotnējām likuma iecerēm, ar mūsdienu sabiedrības tādu morālo izpratni. Un, jā, tas, ko es ar bultiņu esmu iezīmējis, manuprāt, ir pats svarīgākais par to, ka nevienam nav atļauts bez pamatot iemesla dzīvniekus nogalināt, nodarīt sāpes, radīt ciešanas un citādi kaitēt. Un tas pamatotais iemesls laika gaitā ir mainīgs, vai ne? Teiksim, pirms 200 vai 500 gadiem valkāt kažokādus bija varbūt pavisam normāli un vajadzīgi, un arī apstākļi, klimats, ziemas bija skarbākas. Mūsdienās dzīve, laikmets ir pavisam citādāks, kad kažokādas ražot
fermu apstākļos, masveidā, kā biznesu, nu, diez vai tam ir pamatots iemesls, cits kā viena vēlme nopelnīt. Un, līdzīgi ar šo argumentu un arī pamatoja zvēraudzēšanas aizliegumu un arī savais dzīvnieku neizmantošanu cirkā. Ir pamatota, ka jā, mums nav pamatota iemesla izmantot cirkā savais dzīvniekus. Un es domāju, ka arī līdzīgi notiks ar citiem dzīvnieku aizsardzības uzlabojumiem, atsaucoties uz to, vai mūsdienās ir pamatots iemesls dzīvnieku tā izmantot, vai tomēr nē, tas laiks ir beidzies. Interesanti, ka arī Somija, kas viena no lielākajām Eiropas un pasaules kažokādu ražotājām, ir šajā jomā gājusi uz leju. Ir 5 gadu laikā ūdeņu audzēšana samazinājusies par 50%, savukārt lapsu par 68%. Arī Latvijā lapsu audzēšana ārkārtīgi ir kritusies. Joprojām tas nedaudz notiek, bet pēc jaunākiem datiem, ko es saņēmu no Lauksaimniecības datu centra, Latvijā ir tikai 10 lapsas fermās, savukārt ūdeles kāds 280,000, jā, 258. Šis attēls ir no Somijas zvēraudzētāju asociācijas tāda gada pārskata, šī gada 24. gada izdevums. Un interesanti, kā grafiks, kurā attēlots ūdeņu un lapsu skaits. Ūdeņš tumšs pelēkā līnijā, zilā līnija lapsas. Tātad Somijā lapsas ir, citās valstīs, Polijā tāds mazs strīpiņš augšā redzams. Citās valstīs nē. Polija ir vislielākā ražotāja, pēc tam Somija, tad Grieķija, tad Lietuva, Spānija un aiz Spānijas turpat tūmā arī laikam būtu Latvija, kura vēl šobrīd ir pārējais posmā, bet kas man likās komiski šeit, redzēja, kā tie stabiņi trepītē kāpj uz augšu, bet paskatieties uz gadiem, sākās ar 2023., 22., 21. Loģiski būtu tomēr augošā secībā, un ne 21., 22., 23., un tā arī parasti grafikos to attēlo, bet tad visi tie stabiņi, tās trepītes iet uz leju, uz leju, uz leju. Tā kā es domāju, tas nav nejauši, ka ir samainīts gadu secību vietām, lai tajā gada atskaitē izskatītos labāk nekā ir patiesībā. Arī no ASV ir līdzīgas ziņas, ka tur kažokādu ražošana samazinās salīdzinot ar 22. gadu par 28%. Ūdeles ir izaudzētas un nonāvētas mazāk, un tā skaitā arī Viskonsīnas štatā, kas ir ASV lielākais kažokādu ražotājs, par 10% mazāk, un tikai 514,000 ādas. Tāda ziņa šogad izskanēja, un es ieliku ar zvaigznītēm iezīmēju to tikai, jo man tas tiešām liekas maz. Ņemot vērā, ka Latvijā, kur jau ir tajā pārejas posmā uz industrijas apturēšanu, joprojām tomēr šogad vēl bija 258,000 ūdens. Tā kā apmēram puse no tā, cik ASV lielākajā kažoku ražotāju štatā. Bet, nu, jā, es domāju, ka tas drīz beigsies arī tur. Un jaunpienācējs Eiropas valstu lokā, kas ir aizliegušas, pieņēmušas lēmumu par zvēraudzēšanas pārtraukšanu, Rumānija ar ļoti viennozīmīgu balsojumu. 217 pār 6 pret deputāti nobalsoja, un tas rezultātā nozīmē, ka tiks aiztaupītas mokoša dzīve būros un arī priekšlaicīga nāve 100,000 ūdelēm un 15,000 šinšilām katru gadu. Tā kā, jā, aplausi Rumānijai, un jau tā ir jau 22. Eiropas valsts, kas to ir panākusi. Un šis ir vēl viens, manuprāt, uzmanības vērts punkts, ka tas viss ir noticis praktiski tikai šī gadsimta laikā. Manuprāt, apvienotā karaliste, Lielbritānija bija pirmā, kas 2000. gadā, ja nemaldos, vai 99. un arī Austrijā pa līdzīgu laiku pieņēma lēmumu, ka kažokādas mēs vairs negribam ražot, tas neatbilst mūsu sabiedrības ētikas izpratnēji, morālai attieksmē pret dzīvniekiem, un tikai pēc tam ir pievienojušās visas tās pārējās valstis. Tā kā es ar to gribu teikt, ka mūsdienās mēs dzīvojam laikmetā, kad notiek ārkārtīgi strauji uzlabojumi vismaz šajā tēmā. Vismaz attiecībā uz kažokādu ražošanu, attiecībā uz dzīvnieku izmantošanu cirkā, arī par vēršu cīņām un citiem jautājumiem ļoti strauji notiek pārmaiņas. Katru gadu mēs redzam šādus nacionāla mēroga ziņas. Protams, ir vērts pievērst arī uzmanību ražotājiem, lieliem uzņēmumiem, modes namiem, kas pēdējos gados ir publiski paziņojuši, ka
mēs vairs kažokādas savās modes kolekcijās neiekļausim, tas mums vairs nešķiet pieņemami. Un šogad tam pievienojušies ir Pinko un Maks Mara, luksus apģērba ražotāji, kuriem ir veikali arī Latvijā, un kas man šķiet vēl viens supersvarīgs elements, ko pieminēt, ir tas, ka ne jau viņi to izdarīja aiz brīva prāta, tāpēc, ka, nezinu, tur uzņēmumu īpašnieki pēkšņi mainīja savus domas par dzīvnieku izmantošanu, par kažokādām, bet lielā mērā tāpēc, ka dzīvnieku aizsardzības organizācijas rīkoja protestus, sūtīja vēstules, aicināja šos uzņēmumus atteikties no tā, neatbalstīt tās šausmas, kas tur notiek. Ko, nu, protams, neviens to negrib redzēt, un cilvēki labprātīgi neskatās, kas notiek ar dzīvniekiem, kurus audzē un nonāvē skaistajiem pūkainajiem apaklītēm un citiem kažokādu produktiem. Bet nu, dzīvnieku aizstāvju darbiņš, daļa no darba ir izgaismot šo realitāti, parādīt, kā viss ir patiesībā un vai tiešām tas gala produkts ir tā vērts. Un, nu, acīm redzot, ir izdevies viena vai cita iemesla dēļ pārliecināt arī šos divus uzņēmumus, Maks Mara un Pinko, pārtraukt kažokādu ražošanu. Un vēl lielie jaunumi no Latvijas, ko varbūt man vajadzēja jau pašā sākumā minēt. Dzīvnieku aizsardzības likumā grozījumi vairākās jomās attiecībā uz suņiem, kaķiem un citiem mājas istabas dzīvniekiem, tā sauktajiem. Es domāju, visbiežāk medijos tika pieminēta tēma par suņu turēšanu pie ķēdes. Varbūt arī saistībā ar to, ka par to runāja un mana balss paraksti tika vākti jau kopš 2015. Vai pat 12. gadu, neatceros. Katrā ziņā šī tēma ik pa laikam tika cilāta. Visādi bēdīgi stāsti par ķēdēm, kas ir ieaugušas suņiem kaklā. Vispār tā doma pati par sevi, ka kāds dzīvnieks var pavadīt 10 un vairāk gadus pāris metrus garā ķēdē. Nu, ir tīpaši tik saprātīgs un sociāls dzīvnieks kā suns. Nu, ļoti daudziem tas likās nepieņemami, pamazām tas tika virzīts uz Saimu, un arī beidzot šī gada vasarā tas tika apstiprināts, ka jā, vairs nebūs atļauts suņus turēt pie ķēdes vai striķā piesietus, bet tas gan attiecās uz suņiem, kas dzimuši pēc 2023. gada 31. augusta, ar domu tādu, ka nu, jā, tie, kas ir piedzimuši senāk un kas varbūt jau ir 5 vai vairāk gadus nodzīvojuši pie ķēdes, nu, laikam būtu diezgan nereālistiski prasīt, lai viņi tiek atbrīvoti voljēros vai lai viņus pēkšņi socializē tā, ka viņi būtu droši cilvēkiem. Nu, es savā ziņā varu saprast, ka ir tādi pārejas periodi, lai gan, protams, tas ir drusku tāds darbas piliens zaptis burkā. Par suņu attēliem, jā, šeit ieliku arī no Midjourney mākslīgā intelekta zīmēts attēls, kurā es lūdzu priecīgs suns, un viņam pie kājām mētājas sarauta, saplēsta ķēde. Gan arī nevienā zīmējumā man neizdevās to panākt, nu, ar domu, ka suns nav pieķēdēts. Acīm redzot, mākslīgais intelekts praktiski vienmēr, kad viņam pasaki suns un ķēde, tas būs šitā kopā. Viņš nespēja iztēloties, uzzīmēt kaut ko tādu, kur suns un ķēde ir vienā attēlā, bet viņš nav piešņorēts, pieķēdēts. Tas bija drusku komiski un jāatgādina to, ka mākslīgais intelekts, kas balstīts vai nu tajos lielo valodu modeļu, vai kas balstīts esošajos attēlos, nu tomēr ir tikpat aizspriedumiem pilns kā cilvēka prāts un cilvēka radītais saturs un stāsti un attēli. Nu, ne tikai aizspriedumi, bet attēlo to realitāti, kādā mēs šobrīd dzīvojam. Līdzīgi arī uzlabojumi attiecībā uz kaķiem. Nu, manuprāt, tas ir svarīgi, ka arī parādās tagad prasība reģistrēt kaķus, apzīmēt un reģistrēt. Tas nozīmē, jā, ka mikročips, ja pareizi saprotu, un viņš ir datu bāzē pieminēts, nu, būtībā, ka dzīvniekam ir sava atpazīstamība valsts mērogā, un, ja ir noklīdis, tad var nolasīt čipu un atrast, kāda ir mājvietas adrese, sazināties ar saimnieku. Nu, būtībā visi kaķi jāreģistrē, lai gan, ja kaķis dzīvo tikai dzīvoklī un nekad ārā netiek laists, tad it kā šī apzīmēšana, reģistrēšana nav obligāta. Tomēr saimnieki tiek aicināti izvērtēt riskus, ja nu tomēr tas kaķis izkļūst laukā, ja nu kas, tomēr tādēļ būtu vērts reģistrēt. Un vēl viena lieta, ka dzīvnieku audzētājs uzraudzīs vairāk. Jā,
Es nenolasīšu visus tos iemeslus, kuriem kaķiem jābūt reģistrētiem, bet nu, jā, gan tiem, kas nonāk patvērsmēs, tiem, ko izmanto tirgošanai, izstādēs, izsolēs, ko ieved no ārvalstīm, pārdod, dāvina un tā tālāk. Un jā, jāreģistrē arī kaķenes, kas sapārojas bez saimnieka vēlmes mazuļus pārdot. Un jā, stingrākas prasības arī tā sāktai dzīvnieku apritei, tirgošanai, atdāvināšanai, atdošanai. Tas noteikti diezgan daudz. Ja jūs esat ieskatījušies SS sludinājuma portālā, jūs zināt, ka netrūkst šķirnes, suņu, kaķu sludinājumi, pārdodot viņus par vairākiem simtiem, reizēm pat tūkstošu un vairāk eiro. Un tagad, lai tas notiktu mazāk, aizdomīgi un vairāk saskaņā ar likumu, PVD veikšot šo sludinājumu portālu monitoringu, lai noskaidrotu, vai tiek ievērotas jaunās prasības, kā ir norādīti visi dzimšanas dati, izcelsmes valsts, veselības stāvoklis, mikroshēmas numurs, arī šķirnes tiem dzīvniekiem, kam ir izdoti ciltsraksti. Un, ja būs kādi pārkāpumi, nu, cerams, ka to ņems vērā un sodīs nopietnāk nekā līdz šim. Un šajā sakarā dubultots arī sots par mājdzīvnieku atsevināšanas noteikumu pārkāpšanu. Tātad, ja es pareizi saprotu, nodošanas no viena cilvēka otram, kas ir, teiksim, tirgojot. Un par to sots ir kā dubultots, bet tomēr, manuprāt, samērā neliels - 200-400 eiro, nu, ņemot vērā par kādām summām šie dzīvnieki tiek tirgoti, tur sākot no 100 līdz 1000. Es nezinu, vai sākot no 100, bet, nu, ja tas ir simtos un tūkstošos, man liekas, tad šāda summa diezgan niecīga ir. Atgriežoties pie pasaules ziņām, Meksika, ja nemaldos, decembrī notika tur lielas pārmaiņas, ka dzīvnieku aizsardzība tika iekļauta konstitūcijā, jeb valsts pamatlikumā, kā viena no valsts prioritātēm, un ar domu, ka tā rezultātā tiks izveidots arī pirmais valsts mērogā dzīvnieku aizsardzības likums, kas pirms tam Lielajā Meksikā bija pa štatiem individuāli, un rezultātā mēdza būt tā, ka štatu likumi ir savstarpējā pretrunā. Tagad tas būs laikam beidzies, un jā, šajā attēlā redzami daži no senatoriem, ja nemaldos, kas bija tajā politiskā lēmuma pieņemšanā klāt. Vēl viena laba ziņa, par ko daudz priecājās Eiropas organizācijas un pasaules, ka gan apvienotā karaliste, gan Austrālija praktiski vienlaikus nolēma pārtraukt dzīvu dzīvnieku eksportu, tātad lielos pārvadājumu stālos. Arī tā skaitā no Latvijas dzīvniekus varbūt liela daļa nezināja, ka fūrēs, smagajās mašīnās ved diezgan tālu pāri pasaulē, gan uz Turciju, Uzbekistānu un pat uz Izraēlu, kas ir 5000 km attālumā. Un, nu, ne bez iemesla apvienotā karaliste un Austrālija to aizliedz, jo tie apstākļi, kādos dzīvnieki tiek turēti, gan tajās smagajās mašīnās, gan kravas kuģos, nu, ir diezgan dramatiski. Un es domāju, drīz pie kaut kā līdzīga nonāks arī citas Eiropas un pasaules valstis. Vēl viena ziņa patīkama no Dienvidkorejas, no Āzijas, kur nolēma šī gada sākumā aizliegt suņu audzēšanu, tirgošanu un kaušanu gaļai. Un septembrī, apmēram pusgadu vēlāk, parādījās ziņa, ka Dienvidkoreja arī plāno atrast mājas atbrīvotajiem suņiem, gandrīz 500 000 no fermām izglābto suņu. Liekas, milzīgs skaits, un iespējams viņi centīsies kaut kur kaimiņu valstīs atrast palīdzību, bet jā, tas likās ļoti negaidīti, un bieži vien diskusijās par dzīvnieku aizsardzību cilvēki piemin Dienvidkoreju vai Ķīnu, ka tur ēd suņus. Nu, izskatās, ka uz to atsaukties īsti vairs nebūs korekti, jo vismaz likumīgi tas tur vairs nenotiks. Vēl par vienu tēmu, par ko es esmu vairāk kārt šī gada laikā un iepriekšējo gadu laikā pieminējis. Astoņkāju audzēšana gaļai. Kalifornijā, Vašingtona, tātad 2 ASV štati ir preventīvi aizlieguši astoņkāju fermas. Astoņkāju audzēšana fermās arī Havaju salas, kas vēl viens štats plāno to aizliegt, lai gan nav plānu to darīt. Viņi grib jau laicīgi valdības līmenī nolemt, nē, tas nemaz nedomājiet šeit to darīt. Un iespējams drīz arī visa ASV, kā ziņo NPR, National Public
Public Radio, laikam, Nacionālais sabiedriskais radio, ka astoņkāju audzēšana fermās visā pasaulē varētu, jo visā ASV varētu drīz būt aizliegta. Un jā, tas viss ir saistīts ar to, ka Spānijai piedarošajās Kanārijas salās, Grankanārijā, tiek būvēta, varbūt jau ir pabeigta fiziski vai vismaz lielā mērā uzbūvēta vieta, astoņkāja ferma, kurā grib viņus intensīvi ražot, nu, būtībā liela fermu industriālās lopkopības situācija, bet ar astoņkājiem pirmo reizi visā pasaulē. Un tas ir reaģējot uz to, ka cilvēki viņus gribēst, garšo, man arī garšo, vismaz pirms 30 gadiem, kad es pagaršoju, man patika, un es domāju, ka man arī tagad patiktu, bet viņi, manuprāt, ir pietiekami aizsargājami, ne tikai saprātīgi, bet arī jūtoši, lai nu, es neuzskatītu, ka ir pieļaujams kaut ko tādu darīt. Un, jā, nevēlties tie ielika arī zootēkas logotipu šo te taustekli, jo nu, tas tomēr ir saistībā ar astoņkājiem. Atgriežoties Eiropā, Flandrijas reģions Beļģijā, kas ir lielākais reģions, ir apņēmies izbeigt jaundzimušu gailīšu, mazo cēlīšu slaktēšanu, kas ir standarta praksa olu ražošanā, ka pēc izšķilšanās vistiņus un gailīšus ātri vien pirmās dienas, 2 dienu laikā sašķiro, paskatoties, kas viņiem zem astes tur ir. Un tā kā tikai meitenes, tikai vistiņas dēļ olas, tad puikas tiek būtībā uzreiz aizsūtīti uz tādu elektrisku maltuvi. Un interesanti, ka Vācija, Francija un iespējams arī jau Itālija iepriekšējos pāris gados nolēma, ka viņi grib arī no tā atteikties. Es nezinu, vai tas jau ir pilnībā panākts tehniski, praktiski, bet nu, šīs Eiropas lielvalstis jau apņēmās, nolēma, ka nē, mēs vairs negribam to pieļaut. Un arī par to šogad bija ziņa, ka Brazīlijā plāno pārtraukt mazo gailīšu dzīvu samalšanu. Kas ir interesanti, es par to interesējos arī Latvijas sakarā, un putnu audzētāju asociācija vai kaut kas tamlīdzīgs, neatceros īsto nosaukumu, atbildēja, ka viņi iepērk jau sašķirotus cāļus no ārzemēm, no Polijas, Somijas un, laikam, Vācijas. Līdz ar to viņi nemaz nezina, kas tur notiek, kas notiek ar tiem gailīšiem, kuri ir nošķiroti nost. Tā kā savā ziņā pavisam tiešā veidā arī mēs Latvijā, pērkot olas, esam līdzdalīgi tajā, kas ar tiem gailīšiem notiek, lai gan ražotāji saka, ka nemaz nezina, kas tur notiek. Nu, katrā ziņā es ceru, ka tas drīz mainīsies visā Eiropā, un laikam jau šobrīd esot tehnoloģijas pieejamas, nu, visticamāk tas nozīmētu, ka būtu lielākas cenas, ja to tehnoloģiju izmantot, kas ļauj jau laicīgi pirms izšķilšanās nošķirot nost olas, no kurām šķiltos gailīši. Katrā ziņā tēma tāda piņķerīga, un man jau liekas, ka mums nav vajadzīgs atbalstīt olu industriju kā tādu, bet kamēr tas notiek, gan jau ir labāk, lai vismaz tie entie miljoni gailīšu netiek nonāvēti. Tie ir 330 miljoni Eiropā katru gadu, bet par laimi ir valstis un reģioni, kas sāk no tā atteikties. Un tas arī, es domāju, lielā mērā pateicoties tam, ka dzīvnieku aizstāvi par to runā. Vēl skaļa liela ziņa bija par to, ka Dānija kļūst par pirmo pasaules valsti, kas ir apņēmusies ieviest metāna emisiju nodokli lopkopības industrijai. Sākot no 2030. gada paredzēts, ka metāna emisijas, ko rada govju, aitu un cūku radītās gāzes fermās, tiks aplikts ar 40 eiro nodokli par katru tonu CO2 ekvivalentu. Tur metāns un CO2 ir ar atšķirīgu ietekmi. Pamat tas mērvienība ir CO2, bet to metānu arī var pārreikināt. Es nezinu, kādas tur ir tās proporcijas un cik tas attiecās uz katru dzīvnieku, bet tāds lēmums ir pieņemts. Un tas attiecās līdzīga pieeja ne tikai uz dzīvniekiem, kurus audzē pārtikai un kuri rada siltumnīcas efekta gāzes, bet arī būšot 4 lielāks nodoklis par degvielas izmešiem. Un no šiem nodokļiem gūtos ieņēmumus ir paredzēts investēt pārējā uz ekoloģisku saimniekošanu. Un varbūt, ja kāds palaid garām, ikvienā tā sauktajā pārtikas klimata
oglekļa pēdas kalkulatorā vai ieteikumos, kā samazināt savu pārtiks izvēļu ietekmi uz vidi. Lielopu gaļa, govs gaļa vienmēr ir augstākajā punktā, kā vislielāko negatīvo ietekmi. Nākamais ir siers un šķiņķis, cūgaļa, vistas gaļa, un pašā apakšā tikai šādām diagrammām ir augu valsts produkti, kuriem ir daudz, daudz mazāka negatīvā ietekme uz siltumnīcas efekta gāzēm un arī citiem vidi degradējošiem faktoriem. Un šis arī es to ieliku diagrammu, jo tas ir no šī gada pētījuma Mičiganas Universitātē veiktu. Nākamā tēma par dzīvniekiem izklaides industrijā. Beļģija nolēmusi izbeigt dzīvnieku izmantošanu atrakciju šovos. Pēdējais Beļģijas delfinārijs Brīgas pilsētā ir vēl pagaidām vieta, kur tādā šaurā betona novietnē tur 7 delfīnus, arī jūrslāvus un roņus, kuri tiek izmantoti šovos, lai izklaidētu apmeklētājus, skatītājus, līdzīgi kā varbūt esat redzējuši, kur tas bija Klaipēdā vai Palangā, nu, tepat netālu Lietuvā. Un izrādās tā jau ir 7. valsts pasaulē, kas ir nolēmusi no delfinārijiem atteikties no šādiem ūdens dzīvnieku šoviem, un 4. valsts Eiropas Savienībā. Un arī tas lielā mērā ir rezultāts dzīvnieku aizstāvju protestiem. Te lejā apakšā ir bildītē redzams. Un vēl viena ziņa ar ļoti līdzīgu tēmu, ka Eiropas lielākais ūdens dzīvnieku atrakciju parks, kas ir Antibā, Francijā, tā sauktajā Franču Rivjērā, vidusjūras krastos, arī ir paziņojuši par slēgšanu, ja nemaldos, sākot no 25. gada, un tur tika turēti gan zobelnvaļi, šie te orkas, gan arī delfīni, kas arī tika izmantoti cilvēku izklaidēšanai. Cerams, ka viņus arī aizgādās uz kādu dzīvniekiem piemērotu rehabilitācijas zonu, tā kā tādu rezervātu, nevis pārdos kādam citam pašlaik vēl funkcionējošam delfinārijam, teiksim, turpat netālu esošajā Spānijā. Tas tā varētu būt, bet cerēsim, ka dzīvnieku aizstāvjiem izdosies arī tam sekot līdzi un panākt, ka šos dzīvniekus aizved uz drošu vietu, kur viņiem ir salīdzinoši plašāks iespējas pārvietoties un būt kopā ar saviem sugas biedriem. Vēl viena pavisam nesena ziņa par to, ka Vaļu okeāna aizstāvis Pols Vatsons ir atbrīvots no apcietinājuma. Viņš dibināja 70. gados organizāciju Sea Shepherd, jeb jūras gans, un tagad nesen dibināja citu vēl organizāciju, Paula Watsona Foundation, laikam Paula Vatsona fonds. Viņš tika arestēts jūnijā Grenlandē. Dānijai piedalošajā Grenlandē 74 gadu vecumā viņu arestēja par to, ka viņš it kā pirms vairāk nekā 10 gadiem esot traucējis Japānas vaļu medību kuģa darbību un iespējams apdraudējis arī kādus vaļu medniekus. Un tāpēc Japānas tiesa bija izsludinājusi starptautisku aresta orderi, un Dānija to bija akceptējusi, un tāpēc viņu arestēja ar domu izdot Japānai. Bet pēc 5 mēnešiem aiz restēm tomēr tas lēmums tika pieņemts viņu atbrīvot. Es domāju, tas arī bija lielā mērā tāpēc, ka viņš, kurš Pols Vatsons, Francijas goda pilsonis, par viņu bija ārkārtīgi daudz cilvēku, nu, individuāli protesti, publiski protesti, parakstu vākšana, arī dažādas slavenības viņu aizstāvēja un pieprasīja, lai Dānijas valdība viņu atbrīvo, un tas arī izdevās. Un Vatsons, iznākot no ieslodzījuma vietas, teica, ka šie 5 mēneši aiz restēm, lai gan visgrūtāk viņam bija bijis tas, ka viņš nevarēja būt kopā ar savu ģimeni, tomēr viņš to uzskata kā kampaņas pagarinājumu, jo rezultātā ļoti daudz cilvēku uzzināja, kas patiesībā notiek vaļu medību jomā, ko dara Japāna, arī Dānija, starp citu, kas viņu arestē, joprojām tajās Fēru salās tomēr turpina tos slaktiņus. Un tādā ziņā, jā, iespējams šie 5 mēneši tomēr palīdzēja pievērst uzmanību šīm tēmām, nu, vairāk nekā tas būtu, ja viņš nebūtu arestēts. Tā kā tas tāds pozitīvs ziņas, par ko arī priecājās dzīvnieku aizstāvji visā pasaulē.
Un Kolumbija pievienojās tām Latvijas valstīm, kas ir aizliegušas vēršu cīņas, lai gan tur tā bija sena tradīcija. Tomēr parlamentā deputāti nobalsoja 93 pār, 2 pret, un izskatās, ka tā būs tiešām vēl viena valsts, kas ir brīva no šīm, te, manuprāt, morāli novecošajām vēršu cīņām, kur dzīvnieki tiek izmantoti, mocīti, pakļauti ciešanām un nogalināti tīri cilvēku izklaidēšanai tikai tāpēc, ka tā var nopelnīt labu naudiņu, un tā ir kļuvusi par tradīciju. Un es ceru, ka jau tuvākajā nākotnē mēs pie tā nonāksim arī it kā civilizētajā, humānajā Eiropā, kur joprojām ir, man liekas, vesels 3 valstis, ne tikai Spānija, bet arī Portugāla un Francija, kur tas tomēr reģionos atsevišķos notiek. No Uzbekistānas savukārt bija ziņa, ka tur savvaļas dzīvnieku izmantošana cirkā tiks pārtraukta. Tas arī, man liekas, ir ļoti labs rādītājs, ka arī valstis, kas mums varbūt mazāk asociējās ar dzīvnieku aizsardzības tēmām, tomēr arī, es domāju, gan sekojot pasaules notikumiem, gan Eiropas notikumiem par dzīvnieku aizsardzību, iedvesmojās. Arī tur dzīvnieku draugi, dzīvnieku aizstāvji, nu, viņi lieto arī Facebook un citas saziņas kanālus, un viņi redz, ka jā, pasaulē tas beidzās, un arī viņi var pieprasīt, viņi var rosināt šīs pārmaiņas, var parādīt, kas notiek patiesībā tur aizkulisēs, un tas noteikti savvaļas dzīvnieku izmantošana cirkā, un ne tikai, manuprāt, savvaļas, tas noteikti nav pamatots iemesls viņus turēt nebrīvē, pakļaut nedabiskiem dzīves apstākļiem, likt izpildīt visus šādus trikus, kustības, ko viņi nekad savvaļā aiz brīva prāta nedarītu. Un vēl viena izklaides jomas tēma, ka Jaunzēlande nolēmusi pārtraukt greyhoundu skriešanos sacensības, kas arī bija būtībā sākotnēji laikam radās 19. gadsimta beigās, kad Jaunzēlandē tika ievesti truši, lai viņus medītu. Ne truši, bet zaķi drīzāk. Un viņi tik strauji savairojās, ka nespēja viņus izmedīt, izšaut, un tika pieņemts lēmums ievest šos te medību suņus ātros, kas var trušus noķert, un kas tur tālāk notika? Laikam tad arī sākās pirmās šīs sacensības par tādu tā kā stadionu veidīgu hipodromam līdzīgu trasi, kur laikam pat sākotnēji palaida dzīvu zaķi, kuram tie suņi dzinās pakaļ. Pēc kāda laika nolēma, ka tas tomēr nav ok, un tad dzīvā zaķa vietā bija tāda zaķa figūriņa, siluets, kas pa tādu tā kā konvejeru lentu ātri virzījās, un suņi skrēja tam pakaļ. Un tas turpinājās līdz pat mūsdienām. Lielā mērā kā sporta totalizators, kā likmju likšanas, tāda azartspēle. Man liekas, tas bija 24. vai vienā no neseniem gadiem, ka apmēram 300 miljoni eiro bija likmēs apgrozījušies. Un nevelti šī iemesla dēļ tur arī bijuši vairāki skandāli par šo dzīvnieku eitanāziju nepamatotu, par dažādu vielu izmantošanu, lai veicinātu viņu ātrumu. Tā skaitā metamfetamīns tika konstatēts nesen vienam no šiem suņiem un citas vielas. Un katrā ziņā beidzot ir nolēmts, ka nē, tomēr pietiks. Un vēl mūziķis Mobijs, kuru skaņdarbus noteikti jūs visi esat dzirdējuši par radio veikalos un citur. Viņš atgriezās pie koncertēšanas pēc 10 gadu pārtraukuma, un kā viņš pats teica, ka viņa menedžeris mēģināja pierunāt, un ilgi tas neizdevās līdz brīdim, kamēr viņš teica, ka, hei, tu taču vari, ja tu negribi to darīt kaut kādu citu iemeslu dēļ, tu vari nopelnīt ar to naudu, ko tu vari pēc tam atdot dzīvnieku tiesību organizācijām, kas taču tev ir svarīga tēma, vai ne? Un jā, nu, kā redzat, viņam uz rokām ir Animal Rights uztetovēts milzīgs uzraksts. Šajā attēlā arī var redzēt, savukārt uz kakla vienā pusē bija Vegan for Life, un otrā pusē kaut kas vēl. Nu, katrā ziņā viņš savos 50 cik tur gados ir ārkārtīgi aktīvs, gan muzikāli ražīgs, gan veido filmas un savu podkāstu, un aizstāv dzīvniekus, piedalās dzīvnieku tiesību akcijās, kampaņās, un jā, tagad arī nolēmis finansiāli atbalstīt organizācijas. Un savos koncertos, kuru ierakstus arī var noskatīties YouTube, tā skaitā no tiem jaunajiem koncertiem arī tur viņš piemin dzīvnieku tiesības, piemin dzīvnieku aizstāvību, arī vegānismu, kā dzīvesveidu, kas
cenšas izslēgt dzīvnieku izmantošanu un visādas neiedzības, kas ar dzīvniekiem tiek darīts. Un, jā, varat uzmeklēt koncertu, bet man tas likās ļoti labs piemērs, ka mūziķis slavenība var izmantot savu platformu, savu atpazīstamību, lai iestātos par dzīvniekiem, lai atgādinātu par svarīgām dzīvnieku tiesību tēmām un arī lai palīdzētu organizācijām. Un atgriežoties pie Latvijas, nu, tā varbūt īsti nav ziņa, bet manuprāt ļoti svarīgs, jēdzīgs jaunums, ka Rīgas Vēstures kuģniecības muzejā tikko decembrī ir atklāta plaša izstāde dzīvnieku Rīgā, lietot un lolot. Tāds drusku dīvains nosaukums, bet nu, tas atspoguļo to, par ko ir stāsts, sākot no vissenākajiem Rīgas dibināšanas laikiem, viduslaikiem, līdz pašām mūsdienām, līdz būtībā šim gadam. Ir pārskats par to, kāda bija dzīvnieku loma, kāda veida dzīvnieki tika izmantoti, audzēti, ievesti Rīgā. Atsevišķs stāsts par zirgu gadsimtu, 19. gadsimtu, kad bija ārkārtīgi daudz zirgi, kurus izmantoja dažādam transportam, ne tikai vezumu vilkšanai, bet arī ātrās palīdzības karietei un omnibusam, pirmajam sabiedriskajam, nu, vismaz tādam lielākam sabiedriskajam transportam. Un visvisādi dīvaini priekšmeti, kas pat nenāktu prātā, ka eksistē tāds milzīgs krokodilādes koferis, kā redzam šajā attēlā, vai tur bija kurpes, kas ir veidots it kā no krupja ādas un seno laiku veterinārā ārstu aprīkojums, informācija par to, kāda bija senais Rīgas tirgus, kur veda lopus arī kādreiz, kur atradās kādreiz lopkautuve Rīgas. Un, protams, arī par mūsdienu dzīvnieku aizsardzību, par 20. gadsimta sākumu dzīvnieku aizsardzības biedrību, kas darbojās 100 gadus atpakaļ, un arī par mūsdienu akcijām, aktivitātēm, ko rīko, teiksim, dzīvnieku brīvība. Arī var noskatīties tur video un bildes. Arī par to, par Rīgas cirku, arī par Rīgas zooloģisko dārzu, kā bija kādreiz un kā ir tagad. Kad, manuprāt, diezgan viennozīmīgi mēs ejam prom no brutālākām praksēm, no dzīvnieku izmantošanas, kaut kādas šķietamās pašsaprotamības, tomēr uz to, ka mēs negribam viņiem darīt pāri, un mums vajadzētu samazināt dzīvnieku izmantošanu, dzīvnieku nogalināšanu, līdzīgi kā tas ir nolēmts jau eksperimentos ar dzīvniekiem. Samazināt, aizstāt ar humānākām metodēm, un, ja tas nav iespējams, tad vismaz uzlabot, sakārtot apstākļus. Un par to varat paklausīties arī Zooteiks raidījumā, kas skan Spotify, LSM. Meklējiet rokās. Un vēl no Latvijas tāda, manuprāt, ļoti negaidīta ziņa, ka Slimību profilakses un kontrolas centrs pagājušās vasaras vidū izdeva tādu dokumentu, publicēja mājaslapā veselīgu uzturu ieteikumu vegāniem, kas bija pavisam negaidīti. Un līdz ar to, manuprāt, var teikt, ka vegānisks uzturs, tāds, kas ir bez dzīvnieku produktiem, tagad Latvijā skaitās legāls. No tādā ziņā, ka jā, beidzot ir valsts iestāde, kas par to runā un runā labvēlīgi, nevis nosodoši, noraidoši, bet iesaka, kā to darīt pareizi. Un tas, man liekas, ļoti liels solis uz priekšu, negaidīts solis. Nu, negaidīts tādā nozīmē, ka, teiksim, par veģetāru uzturu līdzīgi ieteikumi parādījās pirms 7 gadiem, ja nemaldos. Un tas notika pēc tam, kad Ikšķiles brīvā skola, privāta skola, ilgāku laiku tiesājās ar pārtiks veterināro dienestu par to, vai viņiem ir pienākums obligāti pasniegt skolēniem skolās gaļu, vai arī viņi var izvēlēties to nedarīt. Un tas bija pretrunā ar tā laika ministra kabineta noteikumiem par to, kādam ir jābūt skolu uzturam. Bet viņi teica, ka tie noteikumi ir novecojuši, jo tiešām pasaules mēroga veselības organizācijas, uzturu speciālistu organizācijas teica, ka ne, gaļa nav nekas obligāts. Un tā rezultātā Latvijas uzturu speciālisti izstrādāja jaunu pozīciju, kuras ietvaros arī veģetārs uzturs tika atzīts kā mūsdienās pavisam ok, pieņemams, un rezultātā tika mainīti ministru kabineta noteikumi un tika izstrādāti veselīgi veģetāra uztura ieteikumi, kas bukleta formā es esmu redzējis, ka arī skolās parādās. Un tagad bez šāda skandāla, bez tiesāšanās parādās arī veselīgi uztura ieteikumi vegāniem. Man tas liekas tiešām iespaidīgi, lai gan tie reālie 10 ieteikumi ir ļoti tādi vienkārši un it kā pašsaprotami priekš cilvēkiem, kas ir interesējušies par uzturu, par veselīgu, daudzveidīgu uzturu. Bet manuprāt, tā arī vajadzētu būt, jo tie pamatieteikumi jau ir pavisam vienkārši. Tas ir daudz vienkāršāk nekā daudziem cilvēkiem šķiet, tiem, kas nav iedziļinājušies.
Un, es domāju, šis arī ir labs sākums kaut kam detalizētākam. Tā kā mēs noteikti ik viens pilsonis varam aizsūtīt vēstuli, iesniegumu. Tad, es domāju, tam nav jābūt oficiālam iesniegumam, bet nu, ieteikt teiksim, šos te ieteikumus kaut kā pilnveidot, sakārtot vai izstrādāt arī atbilstoši kaut kādu tur ēdienkarti izglītības iestādēm, kas vēlētos varbūt arī piedāvāt vegānisku uzturu. Es domāju, tas ir tikai laika jautājums. Un kas tad vēl? Nu jā, filma. Slavenā filmas Traume, par ko es domāju, nu jau visi ir dzirdējuši, ja ne viņu paši redzējuši, ar grandioziem panākumiem. Novērtēta gan Eiropas Kino akadēmijas konkursā, kā labākā Eiropas animācija, un arī pirmo reizi Latvijas kinodarbs ir izvirzīts Oskara nominācijai, kā labākā ārzemju filma. Un, kāpēc ne? Arī Latvija var. Pat ja šī filma nav tiešā nozīmē par dzīvnieku tiesībām, dzīvnieku aizstāvību, tomēr, cik es saprotu, tomēr iedarās šajā stāstā par cilvēcību, par empātiju, par dzīvniekiem. Un man liekas, zootehnikā ir īstā vieta šādiem stāstiem. Un tad pašā noslēgumā par pašas zootehnikas labajām ziņām, manuprāt, nu, man personiski šķiet visnozīmīgākais, vērtīgākais tas, ka es šogad biju uz samērā daudzām skolām, gan pavasarī, gan rudenī. Un es eju praktiski vienmēr pie vidusskolēniem, ja man ir iespēja, jo tad es varu runāt par visām iepriekš redzētajām tēmām, brīvi, nevienkāršojot, neatšķaitot stāstu, nepadarot to kaut kā pārāk plakanu vai bērnišķīgu. Es ar viņiem varu runāt kā ar pieaugušiem cilvēkiem. Un tie arī ir cilvēki, kuri tūlīt ies savā personiskajā dzīvē, neatkarīgi no vecākiem, un pieņems dažādus lielos dzīves lēmumus. Un arī tāpēc man liekas, ir svarīgi uzrunāt tieši viņus. Un tad es arī pajautāju viņiem, teiksim, kas, jūsuprāt, ir dzīvnieku aizsardzība, kāpēc tā ir nepieciešama. Mēs parunājam par dažādiem izpausmes veidiem, par savvaļas sugu aizsardzību, par māju dzīvnieku aizsardzību, par dzīvnieku tiesību ideju kā tādu un tādu morālo statusu plašākā nozīmē, kā tas atspoguļojas vai neatspoguļojas likumā. Parunājam par empātiju, kā, manuprāt, dabiski piemītošu īpašību cilvēkiem un arī ļoti daudziem citu sugu kustoņiem, ko es tur vēl stāstu. Jā, pieminu dažādus piemērus, kā mēs varam mūsdienās dzīvniekiem palīdzēt, kas varbūt agrāk nebija iespējams, bet mūsdienās ir aizvien vairāk, jo tas ir pateicoties gan jaunām zināšanām, gan jaunām tehnoloģijām, jo jā, mēs šobrīd varam izdarīt daudz, daudz vairāk, labāk nekā tas bija pirms 50 vai 100 vai vēl vairāk gadiem, vai ne? Un ar katru gadu šīs mūsu iespējas mazināt dzīvnieku ciešanas un izmantošanu tikai palielinās. Un, protams, arī pastāstu parādu, kāda ir mūsdienu realitāte fermās, dzīvnieku audzēšanas nozarēs, industrijās, gan par kažokādu jomu, gan par piena industriju, gan par to, kas ar tiem jaundzimušajiem gailīšiem notiek. To arī es pastāstu. Un noslēgumā jā, tādas pavisam praktiskas lietas, ko mēs visi varam darīt, lai palīdzētu dzīvniekiem, lai mazinātu viņu mocības un izmantošanu. Tā kā nonākam beigās pie pozitīvā, pie praktiskā, un arī diskusija saruna ir beigās. Un tā visa rezultātā mani uzaicināja arī parunāt ar Tukuma novada dabaszinību skolotājiem, tādā seminārā viņiem paredzētā. Un, es runāju praktiski par visu to pašu, ko stāstu vidusskolēniem, bet pierreiz arī pajautāju, kas ir jūsu mācību programmā tāds, kas kaut nedaudz sasaucās ar to, ko es stāstīju par dzīvnieku aizsardzību, dzīvnieku tiesībām. Un, diemžēl, mūsdienu pašreizējā izglītības programmā no dabas zinību puses, diemžēl, īsti nekā nav. Kāda pieminēja, ka tomēr sarkanā grāmatā ir bijusi kā tēma par apdraudēto sugu aizsardzību, bet jā, tā ir tikai neliela daļa no dzīvnieku aizsardzības milzīgā, plašā klāsta. Jā, diemžēl arī citās jomās, cik es saprotu, sociālajās zinībās īsti par to nerunā. Tā kā varbūt mans šis te darbiņš, doties uz skolām, runāt ar skolēniem, un arī cerams uzaicinās uz vēl kāda cita novada skolotāju semināriem vai līdzīgiem pasākumiem. Es ceru, ka tas pamazām var tomēr palīdzēt
nonāk līdz situācijai, ka dzīvnieku tiesība, dzīvnieku aizsardzība, viss tas iepriekš stāstītais par to, kā pasaule mainās, kā mēs varam rīkoties humānāk, empātiskāk attiecībā pret citu sugu būtnēm. Nu, manuprāt, tam vajadzētu būt daļai no izglītības sistēmas, no pamatstāsta, ko mēs savos jauniešos, jaunajos cilvēkos mēģinām iekustināt un padarīt viņus par pilsoņiem, kam tas rūp, kas to saprot un kas iestājās par dzīvnieku aizsardzību. Tas arī šoreiz viss. Labās ziņas beidzās. Nē, noteikti ir vēl kādas. Noteikti varat uzrakstīt komentārā, ieteikties, palaist garām vēl kādus citus pozitīvus noteikumus, notikumus un jaunumus. Ja vēlaties zootēkas darbam palīdzēt, šis viss ir mans brīvprātīgs darbs. Es neesmu piesaistīts nekādam fondam, nekādai oficiālajai organizācijai. Tas ir mans individuāls sirdsdarbs. Ko palīdz darīt daži atbalstītāji, kas man ziedo gan caur Patreon kolektīvās ziedošanas tādu lapu portālu, kur es arī pateicībā par to mēdzu publicēt pārskatus par paveikto vai kādus ieskatus aizkulisēs tajā, kā top mans darbs un ko es varbūt nelieku publiski zootēkas visos kanālos, bet tiem, kam rūp, kā iet zooteikai, kā tā rodas un veidojas, tiem es arī dod iespēju paskatīties bildēs vai pastāstu personiski, kā man gāja, ko es par to domāju. Tā vairāk varat ziedot arī uz PayPal un uz bankas kontu, un plašāk par to varat uzzināt šī video aprakstā vai zooteikas lapas sākumā. Bet ir arī citi veidi, kā varat palīdzēt, un tie ir uzrakstīt atsauksmī lapai, jeb review. To var izdarīt, uzspiežot uz zooteikas vārda, un lapas sākumā tur ir atsauksmes sadaļa. Manuprāt, tas tīri labi palīdz labs redzamībai, jo tad Facebook parāda vairāk cilvēkiem, kas tā zooteika tāda ir, jo cilvēki to iesaka. Es arī esmu ļoti priecīgs, pateicīgs par iesūtītām ziņām un dažādiem stāstiem personiskiem. Tīpaši, ja tas ir ar pavadošu kādu foto vai video, ko var padot tālāk par dažādām miedarbībām, pieredzēm un tēmām saistībā ar citu sugu būtnēm un dzīvniekiem. Tā kā droši rakstiet, iesūtiet, un es daudz ko patiešām no iesūtītā publicēja, padot tālāk, un bieži vien arī tas raisa plašas diskusijas, sarunas komentāros, un ir vairāk kārt gadījies arī, ka masu mediji, atsaucoties uz zootēku, padod kaut ko tālāk, tā kā tas var sasniegt ļoti daudz cilvēkus. Un ir ļoti svarīgi komentāros sarunāties. Tā jūs izrādat jūsu interesi par lapu, tā skaitā traulīgie, negatīvi noskaņotie cilvēki. Nu, paldies, ka jūs komentējat. Tas tiešām ne tikai veicina sarunu, bet tas ļoti palīdz arī labs redzamībai. Tas liecina par to, ka lapas saturs, tie stāsti ir tādi, kas cilvēkus uzrunā, kas interesē, un manuprāt, tas ir ārkārtīgi svarīgi arī priekš manis paša, tāpēc arī es tos stāstus cenšos veidot cilvēcīgus un nevis tur super noslīpētus tādus mārketinga spīdošus produktus, bet tas ir stāsts, tas ir mans skatījums, un tāpēc nereti es pievienoju savu personisko viedokli par kaut kādu konkrētu tēmu. Un tāpēc es arī gribētu biežāk dzirdēt jūsu viedokli. Ja jūs gribat zooteikas darbam palīdzēt, atvieglot, uzrakstiet ik pa laikam kādu viedokli. Pat ja tas nav nekas baigi oriģināls un baigi svarīgs, tomēr uzrakstiet, ka jūs piekrītat vai atbalstāt vai tādā garā. Un, protams, attiecībā uz šīs dienas stāstu priecāšos, ja uzrakstīsiet komentārā varbūt vēl par kādiem labiem dzīvnieku aizsardzības notikumiem. Varbūt jums ir viedoklis par kaut ko, kas bija svarīgākais un kāpēc tas ir svarīgs. Un jā, arī priecāšos par kādiem novēlējumiem zooteikai nākamā gada laikā. Gandrīz jebko droši rakstiet. Paldies, ka skatījāties, paldies, ka jums rūp šīs tēmas, un jā, lai skaists, dzīvīgs, pozitīvi zvērīgs jaunais 2025. gads. Jā. Jā, man parasti raidījuma noslēgumā ir tāds aicinājums, vēlējums, ko es varētu arī tagad pateikt, un tas ir tāds: saudzējam viens otru, saudzējam paši sevi, un neaizmirstam arī tos pārējos. Tos, kas varbūt nav mūsu tuvākajā lokā, bet tomēr arī dzīvo uz šīs planētas un elpo, grib dzīvot un grib būt brīvi. Paldies jums, un tā, čau!